sveiciens. Izbraucu velosipēdu pie Liepājas ezera. Tā arī var pastīties arī ko ezeru. Tur pāri lidost. Un atradu tādu interesantu augu kā parasto 9 vīru spēku. Parastā 9 vīru spēki. Tā galvenā daļa, ko izmanto ārstniecībā, ir tieši ziedi. Šie ziediņi arī ir tie, kurus tiek ievāc dienas pirmajā pusē. Katru dienu daļu uzzied, jūs viņus novācat, daļa ir pumpuros. Tie uzziedēs nākošā dienā, šitie nākošā dienā visdrīzāk nobirs. Un līdz ar to tāds garš pasākums. Tās vārpiņas parasti ir lielāks, šeit tāds kaut kāds mazāks viņas ir. Bet ārstniecībā ļoti vērtīgs augs, vācam zieds dienas pirmajā pusē. Ja gribat sakans lapas, drusku vairāk, varat informāciju atrast mājaslapā, linku pielikšu kā parasti. Augs reti ir sauvaļā, bet mēdz gadīties. Vērtīgs un vienīgais, kas jāņem vērā, bieži no viņiem ir alerģija no šiem augiem. Ziediem, kad izžāvē, viņiem ir jābūt dzelteniem, viņi nedrīkst samelnēt, tāpēc arī vāc dienas pirmā pusē. Plus cilvēkiem ar onkoloģiju šis augs vispār nav derīgs, jo viņš tā kā vairo iespēju, ka būs tikai trakāk. Tāpēc tiem cilvēkiem, kam ir risks vai ir jau atklāta onkoloģija, šo augu nav vērts lietot. Bet, parastais 9 vīru spēks. Lielisks augs, lieliska ārstniecības zālīte, ilgi un grūti ievācams, bet, ja ievācat, tas noder ļoti spēcīgi dažādiem plaušu slimībām, klepiem un tā tālāk.